Čau visiem! Mani sauc Sofija Lukjanska, prieks jūs redzēt dragas YouTube kanālā. Daudzi ir pieraduši uzskatīt, ka influenceriem ir tā teikt skaista dzīve bez pienākumiem un tā tālāk, bet nē, tā nav. Mēs visi, es nezinu, mazgājam traukus, uzkopjam virtuvi, cenšamies, lai mājās ir skaisties, vismaz ceru. Jā, tāpēc mūsu dzīvē nav tikai kosmētika, drēbes, restorāni un tā tālāk, bet ir arī ikdienišķas lietas, par kurām arī ir jārunā, par kurām arī ir jāstāsta. Ar lielāko prieku cenšos uzturēt māju kārtībā, man ļoti patīk, lai viss ir tiešām skaisti, sakopti. Tieši tāpēc es izmantoju cimdus, es arī domāju par roku skaistumu un kvalitāti. Man nepatīk, kad ir sausas rokas. Jā, paldies manai mammai, kas man ieteica šo ieteikumu. Es jums parādīšu. Lūk, šāds te mums abām mājās ir komplektiņš. Te ir 100 cimdiņi, un kāpēc mums viņi patīk? Pirmkārt, viņi ir diezgan plāni un izskatās bezmaz vai, ka to ar rokām savām plikām mazgā. Otrkārt, diezgan augsti, un viņiem netiek klāt ūdens, un principā man pietiek ar šo te laukumu, lai tiešām nesasmērētu iekšā un nedabūtu iekšā ūdeni. Tās priekš man ir svarīgi, jo rokas vienmēr paliek tādas, kādas viņas arī bija pirms mazgāšanas. Protams, es vēl ikdienā lietoju krēmiņus, bet par to mēs runāsim citos video. Tālāk, jā, kad es esmu uzvilkusi cimdus, tad es ņemu rokās šo līdzekli. Īstenībā šis līdzeklis ir arī ļoti saudzīgs pret rokām. Tas ir gadījumā, ja kaut ko vajag fiksi nomazgāt, vai nav laika pieskriet pat pie kastas, paņemt to cimdu un uzvilkt, tad jā, tad šis līdzeklis tomēr viņš ir vissaudzīgākais manā pieredzē. Un man arī ļoti patīk smarža, man ļoti patīk, ka viņš ir rozā krāsā. Tie, kas skatās manus video, viņi zina, ka man ļoti patīk rozā iepakojumi. Un te ir arī pierakstīts, jā, ka hands and nails, tas nozīmē priekš rokām un nagiem. Nezinu, cik ļoti tur no viņa ir pilnīgi tur efekts, ka rokas tagad perfektas, bet katrā gadījumā vismaz saudzīgāks nekā citi. Viņš noteikti pēc manām domām ir. Man trauku mazgājumās mašīnas nav, bet par švamītēm un par to, ar ko es tiešām mazgāju, es noteikti zinu. Man patīk parastas švames, visvienkāršākās, lētās švamītes. Ir līdzīgas dažādas tāda veida arī dārgākas un citas formas ir. Kāpēc man patīk šīs? Jo uzreiz, kā viņa man nepatīk pēc formas, vai kā viņa tur uzsūc, vai kā viņa notīra, es varu paņemt jaunu. Man vienmēr patīk tā sajūta, ka tu paņem jauno švamīti. Man patīk, ka viņa tāda diezgan viegla, vienkārša, elementāra, ka iepakojumā ir daudz, ka iepakojumā ir dažādas krāsiņas, nav garlaicīgi. Arī šis te diezgan labi pilda savu funkciju. Šī virsma man arī liekas ļoti ok, ļoti normāli varu ar viņu nomazgāt, piemēram, pannas, bet bļodām gan es izmantoju. Bļodas ar tām švamītēm es nevaru izmazgāt, bet šis tāds normāls, ar viņu var notīrīt, attīrīt un arī, man liekas, nesabojāt virsmu. Un tad ir šādas te lupatiņas. Šīs ir manas mīļākās. Man patīk, ka viņas uzsūc mitrumu, uzsūc, es nezinu, plečus ūdenī, kas izsmērājās, kad tu mazgā, kad ir kaut kāds, jā, pleķīts, viņu ļoti ērti uzreiz notīrīt. Šis ir jaunums, kas man pašai interesē. Ir brīžiem situācijas, kad es nevaru aizsniegt pati. Šis vēl nav tas trakākais gadījums, tad man stāv burka, uz kuras es testēšu šo. Bet tiešām ir dažreiz, ka vajag līst kaut kur dziļi un nav vērti un tā, un tad es ieraudzīju kaut ko šādu. Man likās, ka tas ir rīks, kas palīdz iztīrīt to, kas ir tur dziļumos, un tad es paskatījos sīkāk. Izrādās, ka šajā trubiņā var ieliet līdzekli,
Un tas līdzeklis tiek līdz tai švammītei, un tu vari principā tā kā visu laiku mazgāt un nepapildināt savu švammi ar līdzekli. Jūs varat iedomāties. Man liekas, tas ir ļoti ērti, ļoti laba doma, ļoti laba ideja. Man tāds vēl nekad nav bijis. Šodien es viņu pirmo reizi kopā ar jums testēšu un pateikšu savas domas. Jā, komplektā ir viens šāds te. Var kaut kā viņu novilkt un samainīt, es tā pieļauju. Tātad komplektā nāk šitādas te divas švamītes, divi uzgaļi, un trešais nāk uzreiz piestiprināts. Tagad es viņu gribu pamēģināt noņemt. Tā, vai man tas izdosies vispār? Tā. Jā, ok, tad man vienkārši nebija spēka, bet loģika vienkārša, ka viņu vajag vienkārši tā kā pabīdīt no lejas. Atkal man nav spēka. Te diezgan vienkārši var noņemt šo te korķīti. Vienīgais es nesaprotu, tur viņu tā kā vajag jaukt ar ūdeni vai nē. Tātad ūdeni mums nevajag. Vienkārši ieliesim šo te iekšā. Ergonomisks diezgan. Es esmu patīkami pārsteigta. Šī lieta man tiešām patika. Viņu var ērti nolikt. Viņa ļoti labi īstenībā arī izskatās. Sākumā es bišķīt nesapratu, kā tiek līdz turienei tas līdzeklis, bet tad es tā kā pačamdīju un viss bija kārtībā. Ļoti ērti, visur ielīda. Tiešām ļoti, ļoti labs tāds jauns atklājums gan man, gan arī es ceru, ka arī jums. Par trauku mazgāšanu, par trauku līdzekļiem un rīkiem es jums visu pastāstīju. Tūlīt virzīsimies pie plīts un krāniem. Šo līdzekli es izmantoju tiešām ļoti reti, varbūt reizi 2, 3 vai pat reizi mēnesī, bet man un manam draugam patīk, ka viss vienkārši spīd un laistās. Tāpēc dažreiz, jā, es paņemu šo obligāti ar cimdiem un notīru visas virsmas, kuras spīd. Pēdējais līdzeklis, par kuru es jums gribu šodien pastāstīt, ir šis te, kurš ļoti lieliski notīra šīs te plīts virsmas. Man liekas, tām sievietēm, kurām ir šī plīts, viņas saprot, cik briesmīgi izskatās, kad viņi ir netīri, un viņi diezgan ātri var padarīt netīru. Tāpēc, jā, kā jau minēju iepriekš, man patīk, ka viss spīd, viss ir tīrs, viss ir kārtībā, un šis līdzeklis man noteikti palīdz ar to tikt galā. Parādījusi jums visu, ko es daru virtuvē, kā es daru, ar ko es daru, kādi ir mani labākie draugi virtuvē un kas man palīdz tiešām tikt pie forša, laba un kvalitatīva rezultāta un tīrības un kārtības manā virtuvē. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet, es atbildēšu komentāros, varbūt vēl kaut ko ieteikšu un pastāstīšu. Varbūt jūs no savas puses varat kaut ko uzrakstīt un padalīties, jo es jau arī nevaru 21. gadā visu zināt. Tāpēc, jā, liels paldies, ka noskaties šo video. Liec like, subscribe un tiekamies nākamajos drogas video. Atā!